Hei, mans vārds ir Gunita Laksdiņas Krodrēna, un šodien mēs tiekamies jau 10. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušība nav sērijā. Šoreiz tātad par manu otro grāmatu stāstu krājumu Ieraudzīt varavīksni. Arī šajā krājumā ir 7 stāsti par attiecībām, šoreiz tos izraudzījos es pati. Otrais fakts. Es mazliet dabūju pacīnīties par vāku. Izdevniecībai patika cits variants, bet man tas šķita pārāk līdzīgs pirmajam, tāpēc gribējās kaut ko atšķirīgu, un es piedāvāju šādu bildi. Un to ietēru pa skaistos burtiņos Natālija Kugajevska. Trešais fakts. Es jau esmu teikusi, ka mani darbi ir diezgan pravietiski. Es tad dabūju izbaudīt uz ādas to, ko esmu aprakstījusi, bet pat vēl neesmu piedzīvojis. Tad šis krājums ir šajā ziņā vispravietiskākais, jo no tā es dabūju izbaudīt visvairāk. Nu ko? Fragmentus. Vakars pagāja nepiespiestā jautrībā, it kā būtu satikušies 3 čomi, kurus vieno kopīgas intereses un humoru izjūt. Kad iztukšojās šampaniešu pudeles, galdā no kaimiņu krājumiem uzradās brendijs, taču man par lielu atvieglojumu abi viesi prata dzert civilizēti. Vismaz šovakar. Neviens nepiedzērās lopā, kā to būtu darījis Rolands, un viss bija pieklājības robežos. Vienu brīdi gan mani samulsināja šķitums, ka vīrieši gaida brīdi, kad tas otrs dosies mājās. Tomēr tā kā nepratās neviens, krietni pēc pusnakts es izvadīju pa durvīm abus, solot šādu pasēdēšanu, kādu reizi atkārtot. Nu kā reizi tikko pēc līgo par pasēdēšanu. Tiekamies pēc nedēļas. Čau, čau!